Apgunsts muižas pirmsākumu meklējam 3 gadsimtus senā vēsturē, bet tagadējā muižas sēkas celtniecība uzsākta ap 1908. gadu. Šovasar muižā sāk saimniekot biedrība Radošuma Meka, kas jau daudzus gadus nodarbojas ar kultūras projektu īstenošanu. Arī ienākot Zemgalē uzsākts projekts atbalsts biedrības Radošuma Meka darbībai Zemgales reģiona iedzīvotāju aktivitātes veicināšanai un iesaistē kultūrvides problēmu risināšanā. Pirmā aktivitāte, kas vairāk skar mūs, ir stratēģijas izstrāde projekta ietvaros mūsu biedrībai. Otra, kas jau ir publiska, tas ir tas, kas notiek šeit, kultūras fórums par kultūras turismu iespējām Zemgalē, kur esam uzaicinājuši lektorus un pieteikušies ir dalībnieki no visas Zemgales reģiona, ne tikai no Jelgavas novada, lai apspriestu, kādas ir problēmas, kādi ir iespējamie risinājumi, kādus kopējus projektus varam veidot, un lai celtu šo pašu aktieru, tā mēs varētu teikt, šī kultūrā un kultūras turismu jomā, šo aktieru aktivitāti. Uz kultūras fórumu Apgunsts muižā sabraukuši vairāki 10 turisma operatori no visa reģiona, kuri atzīst, ka šā gada sezonā turistu skaits tikai audzis. Tomēr vairāk jādomā par iespējām popularizēt daudzos pasākumus, tāpēc ar atsaucību tiek uzņemta projekta trešā aktivitāte – digitālās Zemgales kultūras kartes veidošana. Jā, tas ļoti ērti, kad ir viena vieta, kur uzreiz var viegli ērti atrast informāciju, jo nebieži vien šis buklets, šis papīra gabaliņš strādā, un arī, teiksim, ja es esmu ceļā, es ieju internetā un es zinu, kad ir tāda kultūras karte, kurā es varu orientēties un atrast uzreiz, jo jā, tieši tā, mēs neiesim katra novada mājaslapā un nemeklēsim kaut kur, bet jā, tas strādā. Zemgales reģionā ir ap 100 turisma operatoru, un savulaik šāda ieceri jau bijusi plānošanas reģionam. Dažādu iemeslu dēļ kultūras karte toreiz pa īstam nesāka darboties. Tomēr Jelgavas novada turisma attīstības projektu vadītāji uzskata, ka būtu vērts mēģināt vēlreiz. Man šķiet, ka visos līmeņos ar šīm digitālajām lietām un ar mājaslapu aktivizēšanu un uzturēšanu ir joprojām jāatzīst, ka ir problēmas. Tur jābūt kādai atbildīgai vismaz personai un struktūrai, kas to, ja nedara regulāri, tad vismaz mudina citus darīt. Bet ir cerīgi, ka Jelgavas reģionālais turisma centrs varētu šajā iesaistīties un tad šo karti regulāri aktualizēt. Nenoliedzami cilvēki meklē gan tādu plašāku informāciju, ja tiešām tur ies pasākumu Zemgalē, es visus redzu, kas notiek jūlijā vai konkrētā nedēļā, bet arī no otras puses nenoliedzam, ka cilvēki meklē konkrētas vietas pasākumus un kādas aktivitātes. Tas varētu viens otru papildināt, ka ir gan konkrētu pilsētu un novada mājaslapās, gan šajā vienotajā Zemgales digitālajā kartē šie pasākumi apvienoties. Biedrības Radošuma Meka pārstāvi uzsver, ka šoreiz koncepcija būs mazliet citāda un iecerētā kultūras karte būs tik dzīva, cik atsaucīgi būs pasākumu organizatori. Taču šim rīkam mēs vēlamies iedot vēl citu funkciju, ka tas ir sociāls rīks. Tā kā tagad ir Facebook, Twitter un tā tālāk, ka cilvēki paši var ievietot ātri informāciju, tad mēs uzskatām, ka šāda karta var darboties tikai tad, ja ir nevis kāds, kas sēž, apstrādā šo informāciju un ieliek, bet ja paši šie kultūras punkti, kas ir atzīmējušies, fiziski atzīmējušies kartē, savus pasākumus var ielikt paši, tādējādi veidojot aktuālu afišu. Un šis tātad ir projekta trešā galvenā aktivitāte, ka mēs ceram ilgu mūžu arī pēc tam, bet tas ir ļoti atkarīgs no pašiem spēlētājiem. Digitālā Zemgales kultūras karte ar vismaz 41 kultūras turismu punktiem un organizācijām tiks atklāta līdz šā gada 20. oktobrim. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta kopējais finansējums ir 10 000 eiro, no tiem nedaudz vairāk kā 2 000 ir Zemgales digitālās kultūras kartes izveidei.